Ja? Palika pie robiņa. Jā, uztaisam maizītē robiņu un... Kādēļ robiņu? Kādēļ robiņu? Tāpēc, ka tas būs pārsteigums. Okay. Un liekam uz karstas pannas, kur jau iepriekš uzkarsēta eļļa, maizīte ar robiņu. Apcepam no vienas pusītes, apcepam no otras pusītes, un pirms ir apcepts no otras pusītes, mēs hlavis šķeļam olu ārā un lejam tanī robiņā. Un uz lēnas uguns turpinām cept, kamēr ola ir gatava. Ja jūs ļoti nepacietīgi esat un nevarat sagaidīt, kad ola nogatavosies, uzliekam vienkārši pannai vāku virsū. Vai arī necepam olmaizītes, vienkārši apēdam maizi. Ļoti izsalkot. Jā, un lai padarītu to olmaizi nedaudz varbūt garšīgāk, es gan ieteiktu vēl, ja tā ir rupmaize, tad es ieteiktu nedaudz pabērt kariju, man tā garšo. Protams, tā ir cilvēka izvēle. Viņš saka, nē, es negribu kariju, man negaršo. Ok. Varu piedāvāt uzbērt baziliku sauso. Arī ir ok. Protams, kāds atkal iebildīs. Nē, es neēdu baziliku. Nu tad uzberiet kaut ko tādu, ko jūs ēdat. Un tad, kad oliņa ir gatava, viegli, ar vieglām roku kustībām noceļam, palīdzam nokāpt no pannas uz šķīvja un iepriekš varam, tas atkal mans piedāvājums, sajaukt skābo krēmu kopā ar nedaudz tomātu mērces. Un izmantot to kā lielisku mērci vienkārši lielisku mērci pie šīs jaukās un gardās olmaizītes. Rozīna, vienkārši fantastisks priekšnesums man tikko bija ar visām vieglajām kustībām, bet ja tu varētu tagad tā īsi un konkrēti pastāstīt, kāda tu īsti pagatavot olmaizi. Nu, vēlreiz, recaps. Maize, ola, panna. Jā. Tas bija īsi, bet nedaudz garāk varu pastāstīt, ka ņemam baltmaizi vai rupmaizi, sagriežam šķēlēs, uztaisam caurumu pa vidu šķēlei, liekam cepties no vienas puses, cepam no otras puses, iesitam olu iekšā, uzbarām sāli, piparus, attiecīgi pēc vēlmēm, varam uz brūnās maizītes pabērt kariju, varam nedaudz baziliku, kā vēlties, varbūt ir kas vēl padomā. Kad ir olmaize gatava, liekam uz šķīvja un uzlejam un nolējam blakām mērcīti, kas ir vienkārši tomātu mērce kopā ar skābu krejumu. Lai labi garšo šī olmaize un jau tiekamies rīt no rīta. Super, paldies tev, Rozīna, un es domāju, ka drīzumā arī šis video es nofilmēju arī, lai skatītāji redzētu, kā top šī mūsu jaukā recepte. Šis video arī drīzumā tiks ievietots kādā no sociālajiem portāliem, kurā jūs varēsiet redzēt paši savām acīm, cik emocionāls ir Rozīna. Paldies tev, klausītāji, ka klausies šo te visu un tiekamies atkal rīt, kad būs atkal kārtējā ar receptīti no mums, lai labgaršo.